Sveiki, sveiki, Skorpioni! Skatāmies, kas augustā paredzēts, ko taro kārtas saka. Jā, nu taro kārtas saka, Skorpioni diezgan tādi gribēs mieru, gribēs atdalīšanos, gribēs palikt pie savām domām, palasīt grāmatu, pastaigāties, atrasties kaut kur ārpus, atrasties dabā, vai savā istabā, vai savā kabinetā, bet ar vēlmi kaut ko pārdomāt, saprast, izzināt, gribētu teikt tāds mierīgs, introverts laiks, kad vairāk kosmos aicina jūs domāt pašam, nevis ietekmēties no apkārtējiem cilvēkiem, nevis klausīties ieteikumus, nevis mēģināt rezonēt, ko nu no tagad apkārtni no manis grib un ko nu kā es iedomājos, ko viņi no manis grib. Ja? Nē, saprotiet katrs pats, kādas ir jūsu vajadzības šajā mirklī, šajā augustā. Un iespējams, ka varbūt arī kaut kāds atvaļinājums te pienākās, jo kā tad tu būsi visu laiku viens pats, ja tev apkārt darba biedri skraida. Nu, tāds mierīgs uz sevi vērsts un tādu izpratni, ko es vēlētos, ko es gribētu, kāda būtu mana ideālā, nezinu, nedēļas nogala, ideālās brīvdienas atvaļinājums vai arī darba diena, darbs. Darbā divas tēmas skan. Nu, pirmkārt, mīlnieki nenoliedzami var norādīt uz attiecībām darbā. Tas var sākties romantiskas attiecības, kas ir saistītas ar darba biedriem, vai kolēģiem, vai piegādātājiem, vai tur, kur jūs strādājat. Ja? Tā ir viena tēma, liela, nu ne jau visiem Skorpioniem tagad darbā sāksies romantiskās attiecības. Tā var būt sadarbība kopsumā. Ļoti izdevīga sadarbība, kam nav romantiskas bāzes, kas vedīs tālumā, ja? Kas vedīs uz ilgstošu sadarbību, tad jūs varētu paraudzīties kādu lielu nišu, ko jūs varētu likt klāt pie sava darba, varbūt vēl vienu nodarbošanos, vēl vienu, varbūt hobiju pievienot pie darba, kaut ko savienot, jo mīlniekos, redziet, savienojās divas puses, tas nozīmē, ka jūs varat savienoties ar kādu foršu profesionālu cilvēku, kas jūsu, pieņemsim, darbam pienes idejas, pienes savu ieguldījumu, kurš visam savādāks, bet tas burtiski tagad divas pusītes salīmējās kopā un izveidojas ļoti foršs produkts. Bet tikpat labi jūs varat savu pamatdarbu savienot ar kaut ko vēl, ja? Likt klāt veselu tādu nodaļu vai veselu sadaļu. Un katrā ziņā, ja jums šajā mēnesī vēl neizdodas kaut ko tādu darīt, tad kosmos saka, bet jūs padomājiet, ko jūs varētu šajā jomā darīt, un tad jau tālākos mēnešos iespējams realizācija notiks daudz dinamiskāk, jo šis mēnesis, kā mēs skatījāmies, viņš ir vairāk ar domāšanu, ar saprašanu, ar izvērtēšanu, ja, nu tad kā ja mums būtu baigi jāmaina kaut kāda rīcība, iespējams, ka tagad tam vēl nav īstais laiks. Vienīgais, ja jums parādās uzreiz momentāli šis cilvēks, šis cits cilvēks jūsu darba jomā. Un partnerattiecības. Jā, partnerattiecībās es gribētu teikt tā, jā, kur divi ir, tur trešais liekas, jā, un šeit jūs redzat, ka ir visi trīs, tas nozīmē, ka jums nāktos padomāt par to, vai tagad vasaras mēnesī jūs neesat pārāk bieži draugu paziņu lokā, neaicinat pie sevis, neesat ārā ejoši, jo partneris sāk tā kā mazliet viņās sarauties, viņš tagad domā, hei, bet tad es te vairs neesmu galvenā persona, viņa vai viņš visu laiku ir kaut kur ar draugiem, vai kaut kādās tusiņos, ballītēs, terasēs, ārā kaut kur spēlē bumbu, brauc ar riteni, vai āda, vai iet ar meitenēm gleznot, ja tad te ir tāda tā kā apkārtējās publikas mazliet kaitīga, gribētos teikt, ietekme uz partnerību, ņemiet šo te vērā, paskatieties, kāda partnerim seja, kad jūs dodaties prom, ja, un mēģiniet šo te izrunāt. Vēl viena nozīme, ko šī kārts var nest, tā ir tāda aprunāšana aiz muguras, ja, tad vērojam to, lai mēs, pieņemsim, nerunātu par savu partneri sliktu. Nu, ja tas ir pārspīlēti, labi, es domāju, ka tas tā varētu būt, bet tādas klačiņas, tankas, parunas, tādas, kas bieži vien ir diezgan dzēlīgas, vairāk tā kā ar mīnuszīmi nekā ar pozitīvu attieksmi. Ja? Tā kā skatāmies, lai arī
Varbūt, ka jūs šajā mēnesī pamanat kādu, kas, pieņemsim, ļoti intensīvi aprunā jūs kā pāri, un, jā, pieņemsim, ka tas nav nemaz tālu meklējums cilvēks, jā, tā kaut kur izplatās kaut kāds baumas. Nu, jā, kā tad tur viņiem tajā dzīvē iet. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārts, 5 zobeni, bieži vien nozīmē tādu kā īslaicīgu uzvaru, kurš ilgtermiņā tā kā neattaisnojās. Ja? Tad kā konkurenci, un tā ir tāda, vecos laikos teica, nocelt tur dāmu, nocelt čali, un tā ir tāda nocelšanas kārts faktiski. Ja? Tagad skatāties, ja iznāk tādas situācijas, ka jūs tā kā noceļat kādam kādu, tad tas ir īstermiņā. Ja? Tas ir īstermiņā, un patiesībā jums šo situāciju vajadzētu vienkārši saprast, un iespējams, ka jūs jau kādreiz dzīvē pats esat piedzīvojis tādu. Tad te varētu būt tā apgrieztā situācija. Pievērsiet vienkārši tam uzmanību. Es domāju, ka šis mēnesis partnerības uzsākšanai nav necik progresīvs. Tagad te vairāk ar tādu izpratni un, ko darīt, jā. Un tagad, kas vēl izdarāms augustā? Wow! Kā var šitā veikties? Jābrauc ar laivu. Un skatāties, ko jūs katrs sev atrodat tajā. Varbūt vienam tā ir makšķerēšana, citam te ir putnu vērošana, vēl kādam tās ir došanās laivot, būt uz ūdens, būt mierā, būt klusumā. Un kā jau pirmā kārta jums teica, redziet, cik viņas ļoti līdzīgas, esiet pats ar sevi, un vislabāk šajā gadījumā laivā arī. Lai jums lielisks mēnesis, un tiekamies atkal nākamā.